Droši vien, ka katram no mums dzīvē ir bijuši tādi brīži, kad mēs meklējam attaisnojumu savai rīcībai vai neizdarībai. Un mēs bieži dzirdam tādas frāzes kā man nav naudas, vai man nav laika, vai es vēl neesmu gatavs, es sākšu tad, kad man būs vairāk laika, tagad nav īstais laiks. Izklausās pazīstami. Šie attaisnojumi izklausās ļoti loģiski, bet patiesībā tas ir ļoti līdz iesaņojums šaubām, bailēm, nepārliecībai un citiem dziļi iesakņojušiem blokiem. Un kas tad aiz tiem patiesībā stāv? Tas ir bailes no neveiksmes, tas ir zems pašnovērtējums, tās ir bailes no nezināmā, bailes no pārmaiņām, bailes no jauniem izaicinājumiem, un vieglāk ir atrast attaisnojumu nekā spērt soli jaunajā nezināmajā. Tas ir arī slinkums un komforts, jo mēs esam pieraduši pie sava ierastā dzīvesveida un nevēlamies pielikt piepūli, lai kaut ko izmainītu. Tā, protams, ir arī negatīva pieredze, kad mēs jau esam piedzīvojuši kaut kādu neveiksmi, un tas var likt mums šaubīties par savām spējām un attaisnoties. Attaisnojumi patiesībā ir lamatas, kas notur jūs savā vietā un kavē jūsu izaugsmi. Un kā to var atrisināt? Saknes tam visam guļ ļoti dziļi jūsu zemapziņā. Un to var atrisināt tikai strādājot caur zemapziņu, atrodot pirmcēloni šim te visām jūsu programmām, to neutralizējot un pārprogrammējot šo te veco attieksmi un savienojoties ar jūsu iekšējiem resursiem. Attaisnojumi patiesībā tie neesat jūs. Tas ir tikai programmas, kuras var mainīt. Tāpēc, ja tu esi gatavs atbrīvoties no šīm te programmām, es tev varu palīdzēt. Tu vari pieteikties konsultācijai, saite ir augšā manā profilā, es ar tevi sazināšos vai arī raksti man personīgi.